Labrīt un laipni lūgti mūsu šī rīta seminārā. Mani sauc Linda Serāna Reneslāce, es esmu zvērnāta advokāta birojā Sorainen un vadu arī tehnoloģiju, telekomunikāciju un mēdīju sektoru grupu. Šodien es un mūsu kolēģi runāsim gan par datu valsts inspekcijas prakses personas datu aizsardzībā, gan par atsevišķām 2024. gada tendencēm digitālo pakalpojumu jomā. Jo tādas ir vairākas, mēs izvēlējāmies šodien runāt par divām no tām. Tātad, par ko tad būs mūsu šīs dienas temati? Pirmkārt, mani kolēģi Gunta sāks ar stāstu par to, kādi ir bijuši interesantākie datu valsts inspekcijas konstatētie pārkāpumi 2023. gadā. Turpinājumā kolēģis Krišjāns jums stāstīs par NIS2 direktīvu par kiberdrošību. Gan par to, kas tā tāda ir, kā to ieviesīs Latvijā un uz ko tad tā īsti Latvijā attieksies. Es turpināšu par stāstāmo par to, kas ir digitālo pakalpojumu akts un kādi pienākumi un uz ko no šī akta attieksies uz uzņēmumiem. Un nobeigumā mums būs tāds interesants panelis, kas sastāvēs no kolēģiem no visiem mūsu advokātu birojiem. Tātad būs Zana no Latvijas, Raminta no Lietuvas un Jurgens no Igaunijas. Un viņi angļu valodā stāstīs par pārobežu atbildības piemērošanas praksi Baltijas valstīs. Tā kā būs interesanti. Un noslēgumā mēs centīsimies atvēlēt pāris minūtes jautājumiem. Mēs primāri atbildēsim tos jautājumus, kurus dalībnieki mums jau iesūtīja. Ņemiet vērā arī, ka atbildēsim jautājumus, kas attiecas tieši uz tām mūsu šīs dienas tēmām. Pie iesūtītajiem jautājumiem pamanījām arī jautājumus par mākslīgo intelektu un tieši par darbinieku personas datu apstrādi. Par šīm tēmām mēs šodien nerunājam, bet mēs noteikti ņemam vērā, ka jums ir šāda interese un noteikti šos jautājumus apsvērsim kādos turpmākos rakstos vai webināros. Tāpat jūs noteikti redzat, ka jums ir iespēja uzdot jautājumus arī šeit, rakstveidā, tā kā droši to dariet un iespēja robežās atbildēsim arī uz tiem. Labrīt visiem! Tā, vai es esmu redzama uz ekrāna? Superīgi! Ok, un tad mana prezentācija arī redzama? Arī. Jā, paldies. Jā, prieks, ka jūs visi esat pievienojušies šodien mums, un es jums izstāstīšu par datu valsts inspekcijas lēmumiem 2023. gadā. Un kopumā mans mērķis ir apskatīt visus publicētos lēmumus, kādu vairāk, kādu mazāk, bet, protams, arī noteikti iesakām izlasīt lēmumus, viņi pieejami datu valsts inspekcijas mājaslapā, un tad uzzināt to motivāciju, kādēļ kāds lēmums pieņemts, arī detalizētāk. Tā kā pirmo pašu lēmumu apskatīšu tātad Locate Family, uzlikto pienākumu dzēst Latvijas Republikas iedzīvotāju datus no interneta vietnes. Un te varbūt tādi īsi situācijas apraksts. Locate Family, kā iespējams var noprast no nosaukuma, ir mājaslapa, kurā personas var atrast informāciju par ģimenes locekļiem, ar kuriem iespējams ir zudis kontakts, un var atrast viņu adresi, telefonu numuru, vārdu, uzvārdu. Tāpat arī var meklēt, protams, arī informāciju arī par citām personām. Un, jā, ko ir konstatējusi datu valsts inspekcija, ka šajā mājaslapā ir pieejama informācija arī par 13,3 tūkstošiem Latvijas Republikas iedzīvotāju, proti vārds, uzvārds, telefona numurs un adrese. Un, attiecīgi, datu valsts inspekcija ir sazinājusies ar Locate Family un lūgusi sniegt informāciju, paskaidrojumus, tostarp kāds ir tiesiskais pamats šo datu apstrādēji, kā arī tur bija citas lietas, varbūt, ko neapskatīšu attiecībā uz vietnē norādīto informāciju par uzturētāju un veidiem, kā varēja sazināties ar vietnes uzturētāju. Nu, lūk, un tas, ko teica Locate Family, viņa teica, ka viņa neatrodas vispār Eiropas Savienībā, attiecīgi uz viņiem Eiropas Savienības tātad vispārējā datu aizsardzības regula neattiecas. Un jebkurā gadījumā tos datus viņi ir ieguvuši pirms regulas spēkā stāšanās, pārpublicēja jau tādu attiecīgi, tā kā nekādi pārkāpumi konstatēt nevar. Un tas, ko
attiecīgi norādīja Datu valsts inspekcija savā lēmumā, ka, protams, tas, ka pats Locate Family neatrodas Eiropas Savienībā, bet apstrādā Eiropas Savienības pilsoņu, šajā gadījumā Latvijas Republikas pilsoņu datus, nenozīmē, ka uz viņiem nav piemērojams Eiropas Savienības regulējums. Nē, datu regula attiecas uz šādiem gadījumiem, un tādā veidā, attiecīgi, Locate Family bija jābūt arī tiesiskajam pamatam, kāpēc tiek apstrādāti personas dati, un šajā gadījumā tas varēja būt piekrišana, kas attiecīgi Locate Family nevarēja nodrošināt un pierādīt, ka tāda tika sniegta. Attiecīgi, un vēl viena, protams, atziņa par to, ka pat pirms datu regulas spēkā stāšanās, ja kaut kādi dati tika pārpublicēti, kas bija publiski pieejami ar datu regulas spēkā stāšanos, tad mājaslapas uzturētājiem, kā datu pārzinim, tad attiecīgi bija jāveic izvērtējums, vai ir pamats apstrādāt tos personas datus, kas ievākti pirms datu regulas spēkā stāšanās. Lūk, tad attiecīgi uzlikts pienākums Locate Family administrācijai dzēst Latvijas Republikas iedzīvotāju datus no interneta vietnes. Kā nākamais lēmums, ko es apskatīšu, ir SIA Evelatus uzliktais pienākums pārtraukt pretiesisko datu apstrādi un veikt arī citus pienākumus. Un, tātad situācijas apraksts ir tāds, ka Evelatus ir viens no lielākajiem mobilo tālruņu piedarumu mazumtirgotājiem Baltijā. Un cita starpā viņi sadarbojās ar InCredit Group, kas palīdz pircējiem nodrošināt to iespēju iegūt arī preces pakalpojumus uz nomaksu. Un Datu valsts inspekcija bija saņēmusi informāciju, ka tirdzniecības vietās SIA Evelatus datoros tiek glabātas tātad personu apliecinošas kopijas no personām, kas gribēja izmantot to iespēju, tātad saņemt preces vai pakalpojumus uz nomaksu, izmantojot InCredit Group. Šeit jāpiebilst, ka Evelatus kā pārdevējiem bija arī datu apstrādes līgums ar InCredit Group, proti, ka Evelatus ievāc konkrētās dokumentu kopijas, ņemot vērā InCredit Group instrukcijas, bet tas, ko viņi darīja nepareizi, viņi glabāja arī skenētās kopijas uz datoriem, un tiem datoriem varēja piekļūt ik viens darbinieks, ņemot vērā, izmantojot vienu un to pašu paroli, kas īsti arī netika mainīta vienīgi nepieciešamības gadījumos. Sanāk, ka tie dati tika glabāti neierobežotu laiku, un nekāds uzdevums no InCredit Group nebija, un nekādas instrukcijas nebija glabāt šos datus tik ilgi. Attiecīgi, Datu valsts secinājumi šajā lietā, un kas jāņem vērā, ka gadījumā, ja apstrādātais sāka apstrādāt datus ilgāk nekā nepieciešams bez instrukcijām no pārziņa, viņš pats kļūst par patstāvīgu pārzini. Veiktajai datu apstrādei attiecīgi viņš uzņemās visus pienākumus un atbildību saskaņā ar datu regulu. Un konkrētajā gadījumā sanāk, ka viņš ir glabājis datus bez instrukcijām, tas bija ārpus datu apstrādes līgumā noteiktā, attiecīgi šāda datu apstrāde arī bija pretiesiska. Un būtiski secinājumi Datu valsts inspekcijai bija arī attiecībā uz datu glabāšanas drošību, uz datu apstrādes drošību, proti Datu valsts inspekcija atzīmēja, ka tas nav pieļaujams, ka veikala darba datoriem visi darbinieki var piekļūt ar vienu un to pašu paroli, tur tiek glabāta svarīga konfidenciāla informācija, parole netiek mainīta. Tas ir būtisks drošības risks, tātad katram lietotājam, piemēram, būtu jāpiešķir savi atšķirīgi autentifikācijas līdzekļi, piemēram, lietotāja vārds parolu, jāveic regulāra paroļu maiņa, jābūt lietotāja kontiem un jābūt iespējai arī nekavējoties bloķēt lietotāju kontus, piemēram, pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar konkrēto veikala darbinieku. Lūk, nākamais lēmums,
ko varbūt mazliet īsāk apskatīšu, ir SIA Business Magazine uzlikts naudas sods gandrīz 2000 eiro apmērā. Un šeit pārkāpuma būtība bija tāda, ka datu subjekts ir vērsies pie uzņēmuma un lūdzis informāciju par viņa personas datu apstrādi, proti vai tiek apstrādāta viņa personas dati, un tad, ja tiek, tad lai sniegtu vairāk informāciju par to, kādi personas dati tiek izmantoti, piemēram, apstrādes nolūki, personu datu kategorijas un cita informācija. Un, lai arī cietušais bija vērsies pie uzņēmuma, uzņēmums nebija atbildējis, un tad cietušais gāja pie Datavalsts inspekcijas, un Datavalsts inspekcija bija nosūtījusi 3 pieprasījumus uzņēmumam sniegt informāciju par datu apstrādi, kā arī informēt Datavalsts inspekciju par to, vai tiek atbildēts un kad tiek atbildēts personai. Un interesanti tas, ka tātad Business Magazine bija atbildējis pašai personai uz pieprasījumu, bet 83 dienas vēlāk pēc datu regulā paredzētā termiņa, bet Datavalsts inspekcijai atbilde tā arī netika sniegta. Lūk, attiecīgi piemērots sods, ņemot vērā to, ka pārkāpums bija tīšs, jo uzņēmums bija apzinājies bezdarbības pretiesisko raksturu, un par pastiprinošu apstākļu arī atzīts tas, ka nav sniegta nekāda atbilde Datavalsts inspekcijai. Nākamais lēmums ir arī saistīts ar informācijas nesniegšanu Datavalsts inspekcijai. Un te Datavalsts inspekcija ir veikusi pārbaudi attiecībā uz vienu uzņēmumu un pieprasīja vairāk informācijas. Tātad jau 2021. gadā bija pieprasīta kaut kāda informācija uzņēmumam SOR. Uzņēmums informāciju sniedza, tad Datavalsts inspekcija pieprasīja vēl vairāk informācijas, un tad uzņēmums palūdza pagarināt termiņu informācijas sniegšanai, bet attiecīgajā termiņā tomēr šo informāciju nesniedza, bet sniedza šo informāciju pēc vairākiem mēnešiem. Jā, attiecīgi arī piemērots naudas sods uzņēmumam par to, ka nav izpildīts pienākums atbildēt uz Datavalsts inspekcijas informācijas pieprasījumu, un arī ņemts vērā tas, ka jau iepriekš šīs uzņēmums tika sodīts, un attiecīgi sanāk, ka tas sods nebija sasniedzis soda mērķa pārkāpumu prevenciju. Bet vienlaicīgi arī ņemts vērā tas, ka uzņēmums ir pārtraucis šo pretiesisko darbību, proti ir atbildējis Datavalsts inspekcijai, un tas vienmēr ir atbildību mīkstinošs apstākļus. Arī šī lieta attiecībā pret uzņēmumu FICI-Pro ir par informācijas nesniegšanu Datavalsts inspekcijai. Šeit Datavalsts inspekcija kopā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem datu uzraudzības iestādēs uzsāka tādu kopīgu preventīvo pārbaudi par datu regulas prasību izpildi saistībā ar transporta līdzekļu īstermiņa nomu. Un attiecīgi Datavalsts inspekcija vērsās pie FICI-Pro un lūdza informāciju par datu apstrādi, sākumā gan sūtot uz juridisku adresi pieprasījumu, vēlāk saņemot atpakaļ sūtīto dokumentu, arī lūdzot sniegt informāciju e-pasta formātā. Nekādu informāciju FICI-Pro nesniedza. Jā, un tad tas tika uzskatīts par pastiprinošu apstākli, ka informācija nav sniegta un tiek turpināta pretiesiska datu apstrāde. Un šeit varbūt tas, ko vērts atzīmēt, ir attiecībā uz soda piemērošanu. Tātad Datavalsts inspekcija atbilstoši tās vadlīnijām par administratīvo naudas soda apmēru noteikšanu ir konstatējusi, tātad, ka šīs ir vidēji smags. Jā, tas bija vidēji smags pārkāpums, un tad attiecīgi piemērojamais sods bija gandrīz 15,000 eiro, bet tomēr Datavalsts inspekcija ņēma vērā arī visus citus
būtiskos apstākļus arī to, ka konkrētam uzņēmumam, lai arī bija apgrozījums 2021. gadā, tomēr viņš ir strādājis ar zaudējumiem. Un tad Datu valsts inspekcija secināja, ka ir palielināts risks, ka soda apmaksas gadījumā var iestāties uzņēmumu maksātnespēja. Tādēļ arī sods tika samazināts līdz 1,000 eiro. Jā, šī lieta gan mums būs mazliet par citu tēmu, par video novērošanu. Un Datu valsts inspekcija ir saņēmusi informāciju, ka valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai izteikts, ka tā veic video novērošanu darba telpās. Un atsevišķajās tātad kameras tiek izvietotas tādā veidā, ka redzams arī darbinieku darba vietas, darba galds, monitors, apkalpojamie klienti. Un Datu valsts inspekcija, protams, ir pieprasījusi informāciju aģentūrai, un aģentūra ir sniegusi informāciju un tostarp iemeslus un pamatu, kāpēc tās ieskatā šādas darbības ir tiesiskas. Un tad vēlos atzīmēt to, ka kā tiesisko pamatu viņi norādīja tādas sabiedrības intereses un kā nolūku, ka pirmkārt, ka viņiem ka tas ļauj novērst korupciju, un otrkārt tas, ka tas palīdz tātad faktu pieejamībā lēmumu pieņemšanā, ja ir saņemta informācija par iespējamo noziedzīgo nodarījumu vai normatīvo aktu pārkāpumu. Un šeit tātad pāris atziņas no šī lēmuma, bet manuprāt, tas ļoti tāds vērtīgs lēmums, ko izlasīt, ja tiek izskatīta iespēja veikt video novērošanu darba vietā vai uzņēmumā. Un tātad daži secinājumi. Tātad, lai būtu konstatējams tas tiesiskais pamats, ka video novērošana tiek veikta sabiedrības interesēs, konkrētajā gadījumā normatīviem aktiem skaidri jānosaka konkrētais uzdevums. Kas paredz šādu tādu personas datu apstrādi, un tādu šiem normatīviem aktiem arī jāsatur vismaz vispārējie nosacījumi, kā jāveic šāda video novērošana, mērķi, nolūki. Un papildus tam ir nepieciešams izvērtēt, ka nolūku, tātad, ko plāno sasniegt, nevar sasniegt citā veidā, neapstrādājot vai apstrādājot personas datus mazākā apjomā. Un tikai tad, kad normatīvie akti skaidri nosaka konkrēto uzdevumu, kā arī nepastāv citu līdzekļu, lai bez personas datu apstrādes varētu sasniegt konkrēto nolūku, datu apstrāde var tikt atzīta par tiesisku un atbilstošu. Un šeit tātad korupcijas apkarošanas jomā Datu valsts inspekcija izvērtēja un konstatēja, ka nepastāv tādi normatīvi akti, kas tieši paredz un satur vispārīgo regulējumu par video novērošanas veikšanu valsts iestāžu darba telpās. Un turklāt arī Datu valsts inspekcija secināja, ka kukulis var tikt piedāvāts amatpersonai jebkurā veidā, tā skaitā arī ārpus darba telpām. Līdz ar to video novērošanas kameru uzstādīšana nenodrošina to, ka amatpersonas ka viņām nebūs tās iespējas arī tikt iesaistītām korupcijā. Kā citu tātad nolūku norādīja arī to, ka aģentūra vēlās pārbaudīt faktus, ir informācija par iespējamo noziedzīgo nodarījumu. Arī attiecībā uz šo tātad nevarēja konstatēt normatīvo aktu, tātad, kas paredz, ka jāveic video novērošana. Un šeit arī jāpiebilst par to pašu eksamināciju, ko minēja aģentūra, ka tas ir viens no mērķiem, lai varētu izsekot, ka eksāmenos neviens nešpiko, ka viss notiek tiesiski. Te Datu valsts inspekcija arī atzīmēja, ka te varēja sasniegt šo pašu mērķi, arī, piemēram, pieaicinot citas aģentūras reģiona nodaļas darbiniekus, lai arī viņi tā kā veiktu to 4 acu principu telpās. Es laika ziņā virzīšos tālāk, bet šajā lēmumā ir daudzas tiešām būtiskas atziņas, arī tostarp par novērtējumu, kas obligāti un visos gadījumos jāveic video novērošanai.
lai konstatētu, kā plānotās darbības ietekmē personas datu aizsardzību. Tā kā ļoti ierosinu ieskušo lēmumu izlasīt. Un nākamais lēmums attiecas uz pienākumu Nacionālajiem veselības dienestam pārskatīt esošo praksi. Šeit runa par iestāžu savstarpējo sadarbību, bet arī te var rast atziņas arī, piemēram, privātajiem uzņēmumiem. Konkrētajā gadījumā Bāriņtiesa pieprasīja Nacionālajiem valsts dienestam informāciju, vai e-veselības sistēmā ir iekļauta informācija par datu subjekta veselības datiem. Un pieprasījumā norādīja vārdu uzvārdu un nepareizu citai fiziskai personai piešķirto personas kodu. Un tas, ko darīja Nacionālās valsts dienesta darbinieks, viņš e-veselības sistēmā pārbaudīja informāciju tikai pēc personas koda, ja tas ir vienīgais veids, kā viņi var pārbaudīt to informāciju. Un pārbaudot informāciju pēc personas koda, viņa redz arī tikai ļoti ierobežotu informācijas daudzumu, proti personas kodu, dokumentu ID numurus, dokumentu veidu, netiek norādīts arī personas vārds uzvārds. Attiecīgi, kas notika, Nacionālais valsts dienests ir sniedzis informāciju Bāriņtiesai par citu fizisku personu, pat nemaz nezinot, ka ir bijusi kļūda, jo personas kods norādīts nepareizi. Un tas, ko konstatēja Datubāzes inspekcija, ka šajā gadījumā būtu jāpārvērtē Nacionālā valsts veselības dienesta prakse, jo, ja darbinieki redz vienīgi personas kodu, tad var rasties šādas situācijas, ka var tiek sniegta nekorekta informācija, ka ir nepareiza personas datu apstrāde, un attiecīgi tika ierosināts, piemēram, šajos gadījumos paredzēt, ka darbinieki redz sistēmā ievadot personas kodu, piemēram, vārdu uzvārdu, kas tad izslēgtu šādas kļūdas nākotnē. Lūk, un pēdējais lēmums pavisam ātri attiecās uz patentu valdes praksi. Tātad fiziskā persona ir iesniegusi sūdzību, ja pareizi atceros, par to, ka tātad preču patentu valdes preču zīme reģistrā ir iekļauta viņa deklarētā dzīvesvietas adrese, un tad Datubāzes inspekcija pieprasa informāciju patentu valdei, kāpēc tas tiek darīts, un patentu valde sniedz skaidrojumu, ka šādas prasības izriet no Latvijas saistošajām starptautiskajām normām, Singapūras līguma par preču zīmēm un regulas par Eiropas Savienības preču zīmēm. Un tas, ko konstatēja Datubāzes inspekcija, ka tāds konkrēts pienākums publicēt, tātad publicēt patentu valdes preču zīme reģistrā fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adresi, tātad tas ir preču zīmes īpašnieks vai pieteicējs, ka tāds pienākums nav paredzēts, un tas arī neizriet no uzskaitītajām patentu valdes normām, tostarp Latvijas arī likumiem. Un tādēļ arī tika uzlikts pienākums patentu valdei veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību un vai tiešām šādas informācijas norādīšana ir nepieciešama un korekta. Lūk, paldies jums liels par uzmanību. Ja kādi jautājumi, tad droši sazinieties ar mums un lai jums jauka diena. Super, paldies, Gunta. Manuprāt, ļoti interesants apkopojums. Interesanti redzēt, ka Datu valsts inspekcija aizrāda ne tikai privātpersonām, bet arī publisko tiesību subjektiem. Un ka Datu valsts inspekcijai nav problēma aizsniegties arī ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to tas pienākums tiesiski apstrādāt mūsu datus ārpus Eiropas Savienības nav tikai fiktīvs. Turpinājumā došu vārdu kolēģim, mūsu juristu palīgam Krišjānim Knodzem, kurš ir ļoti rūpīgi izpētījis visu par un ap NIS2 direktīvu. Un tad turpinājumā viņš jums stāstīs, kas tad ar šo direktīvu notiek, uz ko viņa attieksies un ko tā prasīs. Lūdzu, Krišjāni. Jā, labdien, labrīt, cienījamie klausītāji. Kā Linda teica, es esmu jurists palīgs un es darbojos konkurences un regulēto jomu prakses grupā, kuras specializācija cits starpā ietver arī kiberdrošības regulējumu. Un tad šodien es pastāstīšu par NIS2 direktīvu, kad to ieviesīs Latvijā un kādas prasības attieksies uz uzņēmumiem. Jā, tad sākumā es ieskicēšu, kas tad īsti ir šī NIS2 direktīva, kad to ir plānots pārņemt Latvijā un kad
šie te pienākumi piemērosies. Tātad NIS2 direktīvas mērķis ir panākt vienādi augstu kiberdrošības līmeni Eiropas Savienībā, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību. Un tas tiek panākts ar dažādiem veidiem. Pirmkārt, jau nosakot subjektus, kam šie pienākumi piemērosies, nosakot konkrētus kiberpārvaldības mehānismus, tāpat tās arī nosakot rīcību kiberincidentu gadījumā un citus mehānismus, lai izpildītu noteikto mērķi. NIS direktīva Latvijā tiek pārņemta izstrādājot jaunu likumu, Nacionālo kiberdrošības likumu, tas aizstās pašreiz spēkā esošo informācijas tehnoloģiju drošības likumu. Pašlaik Nacionālais kiberdrošības likums ir likumprojekta stadijā, tas atrodas ministru kabinetā. Līdz ar to tas ir vispirms jāapstiprina ministru kabinetam, pat Saeimai, un tas ir arī jāizsludina prezidentam. Līdz ar to pašreiz esošā redakcija var atšķirties no tās, kas tad beigās stāsies spēkā. Direktīva nosaka dalību valstīm pienākumu, kad direktīvā minētie pienākumi ir jāpārņem līdz 2024. gada 18. oktobrim. Taču Nacionālais kiberdrošības likums stāsies spēkā jau ātrāk, un pašreiz likumprojektā esošā redakcija paredz, ka tas stāsies spēkā jau 1. jūlijā. Te gan ir būtiski piezīmēt, ka likumprojekts deleģē ļoti daudz kompetences ministru kabinetam, noteikti konkrētus kritērijus un nosacījumus, tāpēc pavisam skaidrāk aina par to, kāda tad īsti pienākumi piemērosies uzņēmumiem, būs skaidrs vien tad, kad tiks izstrādāt šie te ministru kabineta noteikumu projekti. Jā, tad būtiskākā, svarīgākā atšķirība, kas ir starp NIS direktīvu, kas bija pirmā direktīva, un NIS2 direktīva, ir tieši šis te subjektu loks, kuram tā piemērosies. Un Nacionālais kiberdrošības likums šo te subjektus iedod 3 galvenajās kategorijās. Proti būtisko pakalpojumu sniedzēju, svarīgo pakalpojumu sniedzēju, kā arī kritisko infrastruktūru īpašnieki un tiesiskie valdītāji. Un tad tālāk es uzskaitīšu galvenos kritērijus, kas uzņēmējiem ir jāņem vērā, nosakot to, vai tie atbilst konkrētam statusam. Jā, tātad pirmā šī subjekta kategorija ir būtiskie pakalpojumu sniedzēji, un likums paredz, pagaidām tas ir vēl likumprojekts, kas paredz vairākus kritērijus, kā šim statusam var kvalificēties. Tāpēc es šos kritērijus esmu sadalījis vairākos veidos, lai tas ir pārskatāmāk. Un tad pirmais veids, kā par šo subjektu var kvalificēties, ir tad, ja pakalpojums sniedzējs pakalpojums sniedz konkrētās jomās, kas ir uzskaitīti šajā slaidā. Te gan svarīgi ir piezīmēt, ka izvērtējot savu atbilstību konkrētam statusam, vajag ņemt gan likuma, gan direktīvas tekstu kopsakarā, analizēt. Jo, piemēram, arī, kā jūs redziet, šie elektroniskie sakaru komersanti arī ir uzskaitīti šajā slaidā, tad tomēr likumprojekts pasaka, kad likums attieksies tikai uz tiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina savu elektronisko sakaru tīklu. Līdz ar to nevar pilnīgi atzīt, ka tas attieksies uz pilnīgi visiem elektronisko sakaru komersantiem. Tad otrais veids, kā var kvalificēties šim statusam, ir tad, ja pakalpojums sniedzējs darbojas kādā no šajā slaidā uzskaitītajām jomām, piemēram, tas ir farmācijas komersants, ārstniecības iestāde vai energoapgādes komersants, bet ar nosacījumu, ka tas ir vai nu liels saimnieciskās darbības veicējs, vai arī tas ir vienīgais šāda veida pakalpojums sniedzējs Latvijā, vai arī tā ir pastiprinātās pārvaldes iestāde, kas sniedz pakalpojumus kādā no šīm te jomām. Un tad visbeidzot trešais veids, tas ir tie ir pakalpojumu sniedzēji, kura sniegto pakalpojumu traucējumi var būtiski ietekmēt sabiedrības drošību, valsts aizsardzību, sabiedrības veselību vai radīt citus būtiski sistemātiskus riskus. Un tad šī ir otrā subjekta kategorija, kas ir svarīgo pakalpojumu sniedzēji. Un
gan svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, gan būtisko pakalpojumu sniedzējiem piemērosies vienas un tās pašas drošības prasības, taču atšķirības ir uzraudzības mehānismos, jo būtisko pakalpojumu sniedzēji tiks uzraudzīti nepārtraukti, savukārt svarīgo pakalpojumu sniedzēji tiks uzraudzīti vien tajos brīžos, kad tiks konstatēta neatbilstība ar kādām no likumā noteiktajām normām. Tāpat ir paredzēts atšķirības arī sodos, par ko es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet tad pirmais veids, kā var kvalificēties šim statusam, ir tad, ja šis te pakalpojums sniedzējs ir izglītības informācijas sistēmas uzturētājs, uzticamības pakalpojums sniedzējs vai arī uzticamības pakalpojums sniedzējs, kurš nav kvalificēts uzticamības pakalpojums sniedzējs. Tātad šie pakalpojumi sniedzēji šim statusam kvalificējas automātiski, neatkarīgi no to saimnieciskās darbības lieluma. Un tad otrs veids, kā šim statusam var kvalificēties, ir tad, ja pakalpojums sniedzējs sniedz savus pakalpojumus kādā no šeit uzskaitītajām jomām, kas ir tādas pašas kā būtisko pakalpojumu sniedzējiem, bet atšķirībā ar būtisko pakalpojumu sniedzējiem šiem svarīgo pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, nevis lieliem saimnieciskās darbības veicējiem. Un tad visbeidzot trešais veids, kā šim statusam var kvalificēties, ir tad, ja pakalpojums sniedzējs darbojas kādā no šīm uzskaitītajām jomām, kas ir citas nekā iepriekš uzskaitītās, kas iekļauj, piemēram, pasta komersantus, apsardzes pakalpojumu sniedzējus vai atkritumu apsaimniekotājus, taču arī ar nosacījumu, ka šie pakalpojumu sniedzēji vai vidējie saimnieciskās darbības veicēji, vai liela saimnieciskās darbības veicēji, vai arī ir vienīgie šādi pakalpojumu sniedzēji Latvijā, vai arī pastiprinātās pārvaldes iestāde, kas savus pakalpojumus sniedz konkrētā jomā, kas ir uzskaitītas šeit. Un tad šī trešā subjekta kategorija ir kritisko infrastruktūru īpašnieki un tiesiskie valdītāji. Kritiskā infrastruktūra tiks iekļautā ministru kabineta apstiprinātajā kritiskās infrastruktūras kopumā, bet te ir svarīgi atzīmēt, ka jau pašlaik šie kritiskās infrastruktūras īpašnieki un valdītāji, viņi tiek regulēti, jo konkrēti normatīvi akti nosaka tiem konkrētus pienākumus. Un saskaņā ar likumprojektu anotāciju nav paredzēts būtiskas izmaiņas tieši šiem te kritisko infrastruktūru īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem. Un tad tagad es ieskicēšu dažus no pienākumiem, kas izriet no šīs NIS2 direktīvas un ir iekļaut Nacionālā kiberdrošības likumprojekta redakcijā. Tad vispirms pakalpojumu sniedzējiem ir jāveic pašnovērtējums. Un šī arī ir būtiska atšķirība salīdzinoši ar NIS direktīvu, tāpēc, kad šajā gadījumā pakalpojumu sniedzējiem šī atbilstība konkrētam statusam, tam vai tie ir svarīgi vai būtiski pakalpojumu sniedzēji ir jāveic pašiem. Un gadījumā, ja šie te manas prezentācijas sākumā nosauktie kritēriji piepildās, tad tiem ir jāpaziņo tas Nacionālajam kiberdrošības centram, kas ir jauna struktūra un kas vēl tiks izveidots. Ja pakalpojumu sniedzēji to nedara un nepaziņo, tad centram būs arī tiesības šos te pakalpojumu sniedzējus sarakstā iekļaut patstāvīgi, par to paziņojot un pieprasot tātad konkrētu informāciju. Un šis te paziņojums ir jānosūta 6 mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās brīža. Un tagad es pastāstīšu nedaudz vairāk par dažiem no pienākumiem, kas pakalpojumu sniedzējiem izrietēs tieši saistībā ar kiberdrošības pārvaldību. Un tad viens no tiem būs tas, ka būs jānosaka atbildīgā persona, kura pārvaldīs kiberdrošības pasākumu īstenošanu. Un šī pāraudzība izpaudīsies dažādi. Šai personai vajadzēs organizēt drošības pasākumus, būs jāveic drošības pārbaudes, būs jānovērš trūkumi, jāapmeklē apmācības un jāveic arī
regulāras instruktāžas par kiberriskiem un kiberdrošību. Tāpat subjektiem vajadzēs ievērot minimālās kiberdrošības prasības. Šīs prasības noteiks ministru kabinets. Dotajā brīdī, kā es jau minēju, nav pieejams šis noteikuma projekts par konkrētām minimālās kiberdrošības prasībām, bet saskaņā ar NIS2 direktīvā noteikto šādām prasībām ir vismaz jāattiecas uz riska analīzēm, drošības rīcību politikām, uz incidentu risināšanu, darbības nepārtrauktību, piegādes ķēžu drošību, tīklu un informācijas sistēmu drošību, kiberhigiēnu, cilvēku resursu drošību un autentifikācijas risinājumiem. Tāpat tās subjektiem vajadzēs izstrādāt kiberrisku pārvaldības un darbības nepārtrauktības plānu, un būs arī jāveic regulāras instruktāžas saviem darbiniekiem, lai nodrošinātu šī plāna īstenošanu. Tāpat vajadzēs izstrādāt ikgadēju pašnovērtējumu ziņojumu, un tas būs jāsniedz katru gadu līdz 1. jūlijam atbildīgajai iestādēji. Un tāds salīdzinoši jauninājums, piemēram, ar pašreiz spēkā esošo likumu, ir tieši tas, ka ministru kabinets arī izstrādās aizsardzību, noteikums par aizsardzību pret pakalpojumu atteicis kiberuzbrukumiem, jeb DDoS, kas pašlaik paliek arvien izplatītāki. Un tāpēc aizsardzība pret šādiem uzbrukumiem ir nepieciešama. Un tad, kā jau arī NIS direktīva, arī NIS2 direktīva nosaka konkrētus rīcības mehānismus kiberincidentu gadījumā, un tātad subjektiem būs jāziņo par nozīmīgiem kiberincidentiem, kiberincidentu novēršanas institūcijām, un tas kārtību, kādā būs jāziņo, un par kādiem kiberincidentiem būs jāziņo, to noteiks ministru kabinets, bet subjektiem būs noteikti jāsniedz 3 veidu ziņojumi, būs agrīnais brīdinājums, tas būs jāsniedz 24 stundu laikā kopš brīža, kad tiek konstatēts kiberincidents, sākotnējais ziņojums, kas būs jāsniedz 72 stundu laikā, un gala ziņojums, kas būs jāsniedz ne vēlākā mēneša laikā, un uz katru no šiem ziņojumu veidiem arī attieksies konkrētas satura prasības. Tāpat vajadzēs informēt arī pakalpojumu saņēmējus kiberincidenta gadījumā, bet tas gan būs jādara to saskaņojot ar kiberincidentu novēršanas institūciju, un tikai gadījumos, ja šāda ziņošana nevar izraisīt jaunus kiberdrošības riskus, vai arī kādā citā veidā kaitēt sabiedriskajai drošībai. Un tad šeit es arī nedaudz pastāstīšu par paredzētajiem maksimālajiem sodiem, kas arī ir būtisks jauninājums salīdzinoši ar NIS direktīvu, jo šeit tiek pateikti konkrēti sliekšņi šeit maksimālajiem naudas sodiem. Tātad attiecībā uz būtiskajiem pakalpojumu sniedzējiem un kritiskās infrastruktūras īpašniekiem un valdītājiem tie būs 10 miljoni eiro vai arī 2% no neto apgrozījuma pasaulē. Savukārt svarīgo pakalpojumu sniedzējiem tie būs 7 miljoni eiro vai 1,4% no neto apgrozījuma pasaulē. Tātad, paredzētie sodi ir diezgan bargi un ir vērts nodrošināt atbilstību šiem pienākumiem, kas izriet no šīs NIS2 direktīvas. Un paldies, tas arī no manis šodien viss. Un, es būšu gatavs arī vēlāk atbildēt uz kādiem jautājumiem, ja tādi radīsies. Paldies. Lieliski, paldies, Krišjāna, par šo prezentāciju. Tātad, ja nav vēl domāts par kiberdrošības NIS2 direktīvu, tad es pieļauju, ka webināru dalībniekiem būs radies mājasdarbs paskatīties šo Krišjāna pieminēto likuma projektu un tos visus veidus un apdomāt, vai varētu būt tā, ka šis likuma
projekts un direktīva uz jums attiecas, un tad jau tālāk, ja attiecas, ir jāsāk domāt, cik ļoti, un vai tas, kas jums jau ir ieviests kiberdrošības jomā, izpilda šīs te prasības, un ja nē, tad iespējams ir jāveic kādi soļi, lai šīs prasības izpildītu. Es savukārt turpināšu šo webināru ar savu stāstāmo, tūlīt jums parādīšu prezentāciju. Nu, lūk. Tātad es jums stāstīšu par digitālo pakalpojumu aktu. Sāksim ar. Pirmais jautājums noteikti ir, kas tad ir digitālo pakalpojumu akts? Tā ir Eiropas Savienības regula par digitālo pakalpojumu vienotu tirgu. Tā ir spēkā jau kādu laiciņu, un līdz šim aktīvi ar tās prasību ieviešanu ir strādājuši tikai lielākie starpniecības pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Facebook un atsevišķi Google pakalpojumi. Bet lūk, no 17. gada februāra šī te regula būs saistoša pilnībā visiem starpniecības pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc, ja klausoties šo prezentāciju tālāk, jūs sadzirdat, ka iespējams, ka jūs esat starpniecības pakalpojumu sniedzējs un ka iespējams kaut kas no šīs regulas uz jums attiecas, tad ir vērts papētīt šo regulu tālāk un saprast, ko tad tieši viņa prasa un vai tas, kas jums ir ieviests, ir pietiekams vai tomēr ir jāveic kādas papildus darbības. Kopumā šīs regulas galvenais mērķis ir nelikumīga un kaitīga darbība un dezinformācijas novēršana tiešsaistē. Nelikumīgas darbības ietver arī dažādas patērētājas maldinošu rīcību, gan ir, protams, nelikumīgs saturu, kā tur nelegāls filmas vai arī citādi pretiesisku saturu. Nu, lūk. Tātad, uz ko digitālo pakalpojumu akts jeb šī regula attiecas? Pirmkārt, viņa attiecas starpniecības pakalpojumu sniedzējiem. Ko nozīmē starpniecības pakalpojumu sniedzējs? Tā definīcija ir diezgan plaša. Viņa ir pateikta gan digitālo pakalpojumu aktā, gan direktīvā 2015/1535. Es uz brīdi pārslēgšu tālāk, jo šeit mēs varam redzēt to definīciju. Tātad informācijas sabiedrības pakalpojums ir tāds, ko parasti, bet ne tikai sniedz par atlīdzību no attāluma ar elektroniskiem līdzekļiem un pēc pakalpojumu saņēmēja individuāla pieprasījuma. Manuprāt, gana plaši. Tālāk digitālo pakalpojumu akts iedala šo starpniecības pakalpojumu sniedzējus 3 veidos. Šie veidi būtībā ir tie paši, kurus jūs esat redzējuši informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Tātad pirmkārt, starpniecības pakalpojums var izpausties kā informācijas pārsūtīšana tālāk, neko būtisku neuzglabājot no tās informācijas. Tas, piemēram, būs interneta piekļuves pakalpojums. Mēs izmantojam internetu, un tad mēs caur internetu starpniecību šobrīd pie jums plūs šī visa informācija, ko es jums sniedzu. Un, piemēram, no Ineses e-pasta aizbūdīs pie jums arī šīs prezentācijas saturs. Tad šī ir šī informācijas tālāk pārsūtīšana tīklā. Otrs veids, un atkarībā no tā, zem kura veida jūs pakrītat, var atšķirties attiecīgie pienākumi, kas piemērojas. Tad, lūk, otrs veids ir informācijas pārsūtīšana tīklā un īslaicīga uzglabāšana. Tātad tas pats, kas iepriekš, bet klāt nāk šī īslaicīgā uzglabāšana, pieglabāšana. Tie varētu būt, piemēram, satura izplatīšanas rīki. Varbūt kaut kāda serveri, kas īslaicīgi uzglabā lietas, lai saturu pārsūtītu tālāk. Un trešais tāds aktuālākais mums visticamāk ir veids, ir informācijas ilglaicīga uzglabāšana, jeb mitināšana. Un te jums būs gan mākoņu glabāšanas pakalpojumi, gan failu glabāšanas pakalpojumi, visādi kopīgošanas pakalpojumi. Šeit apakšā paiet arī tiešsaistes platformas, piemēram, sociālie tīkli, un tādas tiešsaistes platformas, kas ļauj tirgotājiem un patērētājiem noslēgt distances līgumus. Labs piemērs būtu Amazon, kas savā platformā piedāvā iegādāties dažādu pārdevēju preces un pakalpojumus. Latvijā mums arī ir savas versijas šādām tirdzniecības platformām. Lūk, šis ir pa tiem 3 veidiem, bet tā vispārinot mēs varētu teikt, ka digitālo pakalpojumu akts aptver visus tos tiešsaistes pakalpojumus,
vai attālinātos pakalpojumus, neobligāti tikai tiešsaistē, kuri veids darbības ar trešās personas, jeb lietotāju informāciju. Tātad, ja jūsu pakalpojums kaut ko dara ar lietotāju informāciju, tad ir vērts apsvērt, vai digitālo pakalpojumu akts uz jums attiecas. Piemērs, kas ir ierakstīts arī pašā digitālo pakalpojumu aktā, digitālo pakalpojumu aktu prasības var attiekties uz ziņu portāliem, ja šie ziņu portāli piedāvā atstāt publiski pieejamus komentārus citiem. Bet viņš neattieksies uz visu portālu, viņš varētu attiekties tikai uz to tieši komentāru sadaļu. Un tad tās komentāru sadaļas kontekstā ir jāskatās, vai varētu būt attiecināms kādas digitālo aktu, pakalpojumu aktu prasības vai nē. Vienlaikus digitālo pakalpojumu akts skaidri pasaka, ka šādā situācijā uz šo ziņu portālu neattiektos prasības, kuras attiecas uz tīri tiešsaistes platformām. Proti, digitālo pakalpojumu akts izdala atsevišķu prasības tiešsaistes platformām. Ja jums šāda komentāru sadaļa ir kaut kas, kas nav galvenā lieta, ko jūs darat, bet ir tāds vairāk palīgrīgs, tad labā ziņa ir tā, ka nav jāizpild pilnīgi visas prasības, kas piemērojas tiešsaistes platformām, bet uz jums varētu attiekties kaut kādas dažas mazākas prasības. Lūk, ceram, ka jums noderēs šī tabula, kad jums atsūtīs prezentāciju, jo te būtībā ir sadalīts, uz kādiem informācijas sabiedrības pakalpojumu veidiem attiecas kādas prasības. Pirmie ir tie 3 veidi, ko es jums minēju, un tālāk to informācijas ilglaicīgu uzglabāšanu no šī pakalpojuma veida var izdalīt ārā tiešsaistes platformas, un tiešsaistes platformas, kas ļauj patērētājiem noslēgt distances līgumus ar tirgotājiem. Kas ir tiešsaistes platforma, to digitālo pakalpojumu akts, protams, arī definē. Īsumā tas nozīmē, ka lietotājs var jūsu platformā publicēt informāciju, kas ir vērsta uz āru, un tas nav tikai tāds palīglīdzeklis. Tas nav tas piemērs, ko es tikko minēju par tiem ziņu portāliem. Lūk. Un, ja jūs pakrītat zem kādas no šīm kategorijām, tad šeit jūs varat redzēt sarakstu ar pantiem, kuros ir atrunāti dažādi pienākumi, kas uz jums attiektos. Vēl ir tāda lieta kā lielās tiešsaistes platformas un lielās meklētāju programmas, kas ir tas labais staviņš, VLOP un VLOSE. Labā ziņa ir tāda, ka šīs prasības, kas tur ir uzskaitītas, kas attiecas īpaši uz šiem subjektiem, uz jums neatiecas, jo VLOP un VLOSE ir tie, kurus Eiropas komisija ir īpaši apstiprinājusi kā šos lielos pakalpojumu sniedzējus, un tie šobrīd ir zināms, ka ir piemēram Amazon Store, Booking, LinkedIn, YouTube, Bing, Google Search. Tālūk. Bet tad jūs varētu interesēt tas viss pārējais, kas ir jūsu ekrāna kreisajā pusē. Ir labas ziņas. Tātad labās ziņas ir tādas, ka ir atsevišķi panti, kurus nepiemēro mikro uzņēmumiem vai maziem uzņēmumiem. Tas arī zem tabulas apakšā ir norādīts, kuri tad ir šie panti. Attiecīgi, ja jums ir mazāk kā 50 darbinieku un apgrozījums ir līdz 10 miljoniem eiro, tad uz jums attieksies pavisam maz prasības no digitālo pakalpojumu akta. Un, lūk, šeit ir tie galvenie piemēri, kuras prasības uz jums attiektos, tad, ja jūs būtu starpniecības pakalpojums sniedzējs, bet tāds, kurš ir mikro uzņēmums vai mazs uzņēmums. Savukārt tās visas pārējās mēs šodien arī neaplūkosim laika ierobežojumu dēļ, bet tad tās pārējās uz jums neattiektos, ja jūs esat mazi. Tātad pirmkārt par prasībām, kādi tad ir šie piemēri. Pirmkārt, pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums vērsties pret nelikumīgu saturu, un tas izpaužas sekojošā veidā. Digitālo pakalpojumu akts pirmkārt pasaka, ka ja kompetenta iestāde izdod rīkojumu par to, ka jums no savu pakalpojumu ir jāizņem ārā kaut kāds saturs, tad jūsu pienākums ir šo saturu rīkojumu izpildīt. Pirmkārt, un otrkārt, jūsu pienākums ir informēt arī pakalpojumu saņēmēju par to, ka jūs esat izņēmuši šo saturu, pamatojoties uz konkrēto lēmumu, tostarp norādot arī šī lēmuma pārsūdzēšanas iespējas. Tās pārsūdzēšanas iespējas jums jau būs iedotas tajā rīkojumā no kompetentās iestādes. Otrkārt, jums ir pienākums kompetentajai valsts vai tiesu iestādei sniegt informāciju
par pakalpojumu saņēmēju, pamatojoties uz šādu rīkojumu. Un tad nevēlāk kā līdz brīdim, kad jūs sniedzat šo informāciju par pakalpojumu saņēmēju, jums ir jāinformē arī pats pakalpojumu saņēmējs, ka, lūk, pamatoties uz kompetentās iestādes rīkojumu, jūs šādu informāciju esat snieguši. Kas te varētu būt svarīgi no data aizsardzības perspektīvas ir katru reizi, kad jūs saņemat kaut kādu tādu tipu rīkojumu, kur jums ir jāsniedz kaut kāda informācija par pakalpojumu saņēmēju, ja šī informācija ietver personas datus, jums ir tiešām jāizvērtē, ka to rīkojumu ir izdevusi kompetenta iestāde, ka tas ir noformēts atbilstoši tā digitālo pakalpojumu akta prasībām un ka attiecīgi jums ir tas tiesiskais pamats izsniegt informāciju par pakalpojumu saņēmēju. Nu, lūk, un trešā lieta, kas attiecas pilnībā visiem starpniecības pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no to izmēra, ir pienākums atjaunot pakalpojumu lietošanas noteikumus. Jo, visticamāk, jums jau šādi noteikumi ir, viņiem vajadzētu būt. Un tad, ja jūs esat starpniecības pakalpojumu sniedzējs, jums vajadzētu apskatīt to 14. pantu un apdomāt, vai jums nav kaut kas jāpapildina. Tas, kas ir būtiskākais, tas 14. pants, lūdz noteikumos norādīt pirmkārt pakalpojumu izmantošanas ierobežojums, kas attiecas uz pakalpojumu saņēmēju sniegto informāciju. Piemēram, ja ir tāda situācija, ka jūsu pakalpojumu saņēmējs nevar saņemt, ja viņš nesniedz ABC informāciju, jo tas vienkārši nav iespējams, tad jums tas ir skaidri jānorāda noteikumos. Otra lieta, uz ko šis 14. pants ir vērsts, ir informēšana par satura moderācijas politiku. Tas nozīmē, ka ja jums ir kaut kādas iekšējas procedūras, kuru rezultātā jūs varat mainīt, dzēst pakalpojumu saņēmēju iesniegto saturu, tad jums par šo ir attiecīgi skaidri jāinformē jūsu lietošanas noteikumos. Piemēram, informācija par to, ka, ja jūs konstatējat, ka kaut kas, ko lietotājs ir ievietojis jūsu pakalpojumā, ir pretiesisks, un jūs tad attiecīgi esat tiesīgi to izdzēst, tad par šo jums ir jānorāda lietošanas noteikumos, tostarp būtu jānorāda, vai jūs šo te konstatējat automatizēti vai manuāli un tam līdzīgi. Ja jūs sniedzat pakalpojumu nepilngadīgām personām, tad ir detalizēti jāapraksta nepilngadīgo personu iespējas lietot šo pakalpojumu, ierobežojumi nepilngadīgo personu piekļuvēju pakalpojumam un tam līdzīgi. Ja jums ir iekšējā sūdzības sistēma, kur citi lietotāji, piemēram, var vērsties par kāda cita lietotāja ievietoto saturu, tad arī par šo ir pienācīgi noteikumos jāapraksta. Lūk, šie tad ir tie galvenie piemēri ar pienākumiem, kas būs saistoši pilnībā visiem, ja jūs esat starpniecības pakalpojumu sniedzējs. Ja neesat, tad viss kārtībā, varat dzīvot tālāk mierīgi. Lūk, un tad nobeigumā es jums pastāstīšu par, kas tad būs, ja neko nedarīs. Tātad, digitālo pakalpojumu akta prasību izpildes uzraudzību īsteno būtībā divas tādas lielās iestādes, un viena ir Eiropas komisija, un otra ir kompetentā nacionālā iestāde. Un nacionālā iestāde ir tā, kas uzrauga tos starpniecības pakalpojumu sniedzējus, kas ir reģistrēti tās teritorijā. Savukārt Eiropas komisijas ekskluzīvajā kompetencē ir šie lielie pakalpojumu sniedzēji, kurus viņi pat ir arī nosaukums. Tāpēc, ja uz jums būtībā attiecas tikai tas, ka nacionālā iestāde būs tā, kas varēs jūs uzraudzīt kā starpniecības pakalpojumu sniedzēju. Lai zinātu, kas tad ir tā Latvijas nacionālā iestāde, kādas ir tās pilnvaras un tam līdzīgi, Latvijā digitālo pakalpojumu akta prasību izpildēji. Šobrīd procesā ir grozījumi informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, un saskaņā ar likumprojektu šobrīd patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir noteikti kā digitālo pakalpojumu akta kompetentā iestāde. Tātad to, vai šīs te iepriekš minētās prasības ir izpildītas, pārbaudīs pakalpojumu patērētāju tiesību aizsardzības centrs, bet tas nozīmē, ka jūs varat arī vērsties pakalpojumu tiesību aizsardzības centrā, piemēram, ar uzziņu, lai saprastu, vai uz jums tas digitālo pakalpojumu akts attiecas, vai arī ar dažādiem jautājumiem.
Iepriekšējā gada nogalē, decembrī, Ptats rīkoja arī tādu foršu konferenci, kas bija tieši par šī digitālo pakalpojumu aktu ieviešanu. Un man ļoti uzrunāja tas, ka Ptats apstiprināja, ka viņi izmantos šo savu konsultē vispirms principu, kas ir mūsu valsts iestādēm, ka, ja viņi redzēs, ka jums nav kaut kāds šausmīgs pārkāpums, kurš būtiski ietekmē lietotāju tiesības, tad viņi piemēros principu konsultē vispirms, centīsies tad ieteikt jums, kas jums ir jādara, lai novērstu jūsu pārkāpumu. Tikai tad, ja tas neizdosies, tā teikt, ar otro reizi, tad viņi apsvērs kaut kādu sodu piemērot. Otrs, protams, jautājums ir, kāda ir Ptats kapacitāte šo visu uzraudzīt. Ptats informē, ka šobrīd tiek pieņemts darbā papildus 5 personas, kas koncentrēsies tikai uz digitālo pakalpojumu akta prasību ievērošanas pārbaudi. Līdz ar to viņi arī šim te gatavojas. Resursi būs, protams, viņš nav milzīgs, kas ir normāli mūsu jurisdikcijā. Bet par prasību ievērošanu ir vērts domāt. Jo, protams, ir arī sods. Tad pēc 17. februāra šīs digitālo pakalpojumu aktā noteiktās prasības nav izpildītas, Ptats varēs piemērot naudas sodu līdz pat 6% no starpniecības pakalpojumu sniedzēja gada apgrozījuma pasaulē. Tātad ne tikai Latvijā, bet pasaulē. Protams, šie lielie sodi ir arī, piemēram, datu valsts inspekcijai. Iespēja piemērot arī datu valsts inspekcijai, bet kā mēs redzējām no Guntas stāstītā, datu valsts inspekcija uzreiz nelietu šausmīgus sodu izmērus, viņas vērtē samērīgumu. Protams, ka to pašu arī darīs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Viena lieta, ko es jums neminēju, un laiks vēl atļauj, es atlikšu vienu slaidu atpakaļ. Es atceros, ka es jums nepastāstīju par pienākumu numuru 2, kas te bija pa vidu, pienākums nodibināt vienotu kontaktpunktu. Ja jūs esat starpniecības pakalpojumu sniedzējs, tad jums ir pienākums nodibināt vienu kontaktpunktu, vienu kontaktpersonu un šo informāciju par kontaktpunktu padarīt publiski pieejamu. Un šis kontaktpunkts būs persona vai struktūra vienība, ar ko var sazināties uzraugošā iestāde, piemēram, Ptats, un ar ko var sazināties pakalpojumu lietotājs. Tātad neatkarīgi no tā, cik liels starpniecības pakalpojums sniedzējs jūs esat, bez tā, ka jums būs jāklausa rīkojumi, kas ir vērsti uz nelikumīgu saturu novēršanu, jums ir pienākums nodibināt vienotu kontaktpunktu un par to sniegt publiski pieejamu informāciju, proti, lai tas ir pieejams lietotājiem un uzraugošai iestādei, un arī šis minētais pienākums atjaunot pakalpojumu lietošanas noteikumus. Tālūk, tad nobeigumā varbūt tad rezumēsim iepriekš minēto. Kā jums rīkoties tālāk? Būtībā ir 4 soļi. Pirmkārt, jūs saprotat, vai jūsu uzņēmumu piedāvātajā pakalpojumā ir ietvertas darbības ar trešo personu sniegto informāciju. Ja jā, tad jūs tālāk domājat, kādas tieši darbības ar šo sniegto informāciju tiek veikts. Īsāk sakot, tas pirmā un otrā soļa mērķis ir saprast, vai jūs esat vai neesat starpniecības pakalpojumu sniedzējs. Ja jūs secināt, ka jūs neesat starpniecības pakalpojumu sniedzējs, viss kārtībā, jūs varat aizmirst šo prezentāciju un digitālo pakalpojumu aktu. Bet, ja tomēr jūs pakrītat zem starpniecības pakalpojumu sniedzēja definīcijas, tad tālāk jums ir jāskatās tā prezentācijā iepriekš minētā tabuliņa un jāvērtē, kuras prasības uz jums attieksies. Tostarp jāņem vērā, vai esat liels uzņēmums, vai tomēr esat mazs vai mikro uzņēmums. Un tad, kad jums ir skaidrs, kādi jums tad tie pienākumi piemērojas, skatieties, kas jums jau ir. Jo lietošanas noteikumi jums gan jau ir. Un tad ir jāvērtē, vai tur ir kaut kas jāpildina vai nē. Varbūt jums jau ir kaut kāds kontaktpunkts saistībā ar jūsu pakalpojumu. Tad iespējams vajag skaidrāk nedaudz pateikt, ka šis ir arī tas, kurš kontaktpunkts, kas domāts digitālo pakalpojumu aktu izpratnē. Un tam līdzīgi. Tālūk, šis tad būtu arī viss no manas puses. Turpinājumā mēs dosim vārdu mūsu
kolēģiem no ārvalstīm. Es teicu, skatos, vai mums ir pieslēgusies kolēģe Raminta, kura ir no Lietuvas un kura sāks šo prezentāciju. Tā, un tad Raminta, Jurgens un Zana jums pastāstīs vairāk par to, kā tad mums te katrā valstī darbojas uzraugošās datu valsts inspekcijas, kādas, kurai ir tradīcijas un tam līdzīgi. Tā, es pasludinu 2 minūšu tehnisko pauzi. Mēs varam atgriezties 11:03. Tad mums būs pieslēgusies Raminta, kas risina šobrīd tehniskas problēmas, kas ir pilnīgi normāli, jo, lai kā mēs neizmēģinātu webinārus, obligāti lai kaut kam nojukt. Nu tā, tad atgriežamies 11:03. Un mēs jums tālāk stāstīsim par uzraugošo iestāžu praksi visās valstīs. Viss kārtībā. Piedodiet tie, kas varbūt uz brīdi izbēga, tad varbūt būs jāapskatās ieraksts šajā daļā. Tā, Raminta mums ir ieradusies, tūlīt jūs arī redzēsiet, kā viņa izskatās. Viņa turpinās šo te prezentāciju, un pēc prezentācijas angļu valodā mēs atgriezīsimies pie latviešu valodas un atbildēsim jūsu jautājumus. Izņemot, protams, ja jums būs kāds jautājums par Lietuvas vai Igaunijas uzraugošās iestādes praksi, tad mums te kolēģi ar šo palīdzēs. Okay, Raminta, it's very good to see you that everything has been resolved. So the floor is yours, please. Thank you, Linda. Sorry for small connection issues here. Thank you very much for having this webinar and talking about very interesting topics. So in regards with this Baltics and Pan-Baltic presentation, we thought that when we're talking about the GDPR, we always talk about different cases and how they, what are the lessons to take from them. But one thing that we wanted to emphasize and maybe remind you is the cross-border enforcement cases that data protection authorities take and have in mind. So with the GDPR, one-stop shop procedure was introduced, as I understand that probably all know about it. So before the GDPR came into force, there was the Data Protection Directive. So when different member states had to implement this directive in their own national laws. So there were a lot of laws that had to be complied with. And in that sense, also a lot of different procedural rules were a burden to some organizations as well. So with the GDPR, the procedure is a bit easier when the cross-border data processing is happening. What is meant by the cross-border data processing is that when, for example, a company is established in different member states, or when is maybe established in one member state and then process personal data of residents of the other member state. So in that sense, the GDPR allows for the supervisory authorities to cooperate better with each other and to adopt one decision, and that the organization will have to communicate with one lead supervisory authority and not have to communicate with a lot of authorities. So this is just a short scheme to remind how this procedure works. So for example, a complaint is submitted to lead supervisory authority, and then that authority, if that is, for example, Lithuanian company had, for example, suffered the breach, or complaint is concerned concerning the authority in Lithuania. So then Lithuanian authority shares the news with other supervisory authorities. So that is concerned supervisory authorities, and then they exchange information. The concerned supervisory authorities can submit their opinion before the lead supervisory authority adopts the decision. And then you can also see the procedure where, for example, how the disputes between authorities are handled and so on. So this is just a short reminder how the cooperation between authorities works. Next slide, please.
And because the locally authorities follow their procedural rules, not under the GDPR, because the GDPR sets the basic mechanism, and then the procedural matters are handled locally. So the European Commission, understanding that since the GDPR came into force in 2018, there were already 2,000 one-stop shop cases and 711 final decisions. Well, the data is of last year, but the numbers are quite impressive. So the European Commission proposed the GDPR procedural regulation in order to make the one-stop shop procedure easier for all the organizations and all the data subjects that are submitting their complaints. So this procedural regulation should also establish better rules in order to unify how the supervisory authorities communicate with organizations better. So it does not change the GDPR one-stop shop procedure itself. It just provides for a lot of clarification rules, how to make everyone's lives a bit easier. So this is just what's happening and news on this one-stop shop procedure in recent years. So now we can move forward to Lithuanian section of what is the situation in Lithuania and a few examples. So next slide, please. So actually in Lithuania, we do not have a lot of mentionable cross-border cases. There are two basic ones. These are also the two biggest fines until now issued in Lithuania. So one was in 2019. This concerned a payment service provider. The main issues there was that the data that was collected by this payment service provider was not all necessary to issue payments and to provide payment services. So the data minimization principle here was not fulfilled. Also, because this data was made available, then the authority investigated that the technical organizational measures was not implemented properly. And a couple of more issues were there as well in terms of providing information to data subjects and so on. So as you see, the only other data protection authority, supervisory authority that was involved in this one-stop shop procedure was the Latvian one. So the Lithuanian authority issued the final decision as the companies in Lithuania, but it also did that in cooperation with the Latvian authority. So this was in 2019, and as you see, the fine was issued for 61,500 euros. And after that, in 2021, the biggest fine until now was issued in Lithuania, so 120,000 euros. So I counted that in that case, this one-stop shop procedure, 26 other supervisory authorities were involved, so including Latvian and Estonian ones. This was a bit bigger case in Lithuania. So this is the car rental service where you can, as a client, just rent a car for a day or a couple of hours. And they suffered a breach where their database was made available publicly. So a lot of data was made available. The main data breach was the technical organizational measures. Lack of that was the main reason for this huge fine. So as you can see, actually the two cases that are available for Lithuanian side regarding this cross-border enforcement actions are actually related to data breaches in that sense. And next slide, please, just to give you a couple of statistics in recent years, which is provided by the Lithuanian Supervisory Authority. So in 2021, it was provided publicly that the Lithuanian Supervisory Authority participated in 506 international investigations, so and 141 in this one-stop shop procedure resulted in final decisions adopted. So this is where Lithuanian authority was the concerned supervisory authority, and irrespective of the fact that only two cases are made available
the full decisions are made available publicly now. Authority also said that in 2022, they were in 25 cases the lead supervisory authority in this cross-border procedure. So this is just to give you an overview how Lithuania is doing and how the one-stop shop procedure looks at our country. And I'll give the floor to Jürgen now. Thanks. So hello, I'm Jürgen from the Estonian office, and my task here today is to give a brief overview of cross-border cases where the lead supervisor authority or ultimately the decision maker has been the Data Protection Inspectorate of Estonia. With that in mind, I'm going to highlight interesting observations also from cases where the Latvian and Lithuanian supervisory authorities and accordingly the data subjects as well have been involved. Before turning to specific cases as an introduction, I want to note that regarding the cross-border cases by Estonia, it is not possible from a statistical perspective to point out a few specific authorities with which Estonia cooperates the most. With having a total of 26 decisions made up until today. The cases have, so to say, distributed quite evenly, with Estonia in broad terms having a same number of connection points with Baltic authorities, but also with Spanish and French officials as well, indicating or referring to these far reach of Estonian companies operating across the Europe. So now moving on to specific cases. The overarching theme involves cases where the operations of e-commerce or internet platform providers have been under the review by way of supervisory proceedings. These platforms naturally relate to the processing of personal data and thus also to complaints regarding the lawfulness of the processing, which in particular take place where the request for the erasure or deletion of personal data is not complied by the data controller. Interestingly, several cases originate from the situations where the data subjects have not been able to perform their contractual obligations, monetary obligations, thus leading to debts. And subsequently, in order to influence the data subjects to make the payments, perform their obligations, local payment default registries in the respective countries have been informed. What is important here to point out in the context of today's topic is that when the Estonian authority has to make a final decision whether there is a breach of GDPR or not, in several cases the contracts concluded between the data subject and the platform have been subject to certain foreign law. And also in privacy notices there are references to data processing not only based under the GDPR, but also on the basis and in accordance with a specific legal provision, which is in particular the case where data is processed for the purpose of assessing the creditworthiness of the data subject. And this is directly the place where the cooperation mechanism one-stop shop comes into play. Thus, the final decision whether there is a breach or not can only be made by the lead Estonian authority when the cooperating authority gives its interpretation on the local laws, and on that basis Estonia can make the decision. So now moving on, another major topic is actually direct marketing, which is problematic. Even though mostly the data controllers or processors know that there are certain prerequisites that have to be fulfilled when conducting direct marketing, but as per the cross-border cases, they are not aware that the rules differ. This is actually the case in the Baltic states as well, as each
Baltic state has specific peculiarities which have to be taken into consideration. When, for instance, operating on an international level or just merely by processing the personal data of foreigners. As a last topic, I'm going to talk about sanctions or outcomes of the cross-border cases. So far, the Estonian authority has only issued reprimands or, so to say, official warnings, where there has been identified that there has been a breach of the GDPR or e-privacy rules. Thus, there have been no fines, no other substantive sanctions issued by the Estonian authority, which may take the form of, for instance, compliance orders. Thus, this confirms the Estonian authorities' business-friendly, market-educating approach. However, this still remains to be seen whether this will still be the case in the future, as what is apparent from other cooperation cases where the Estonian authority has not been the lead, but instead just participating or cooperating authority, is that the fines have been issued, which was actually indicated by Raminta as well, and there have been fines, substantive fines, and these fines have been increasing year by year. Thus, this may indicate that the Data Protection Inspectorate of Estonia may change its practices in the near future, with the ultimate main purpose of getting closer to more uniform or aligned enforcement of GDPR and also e-privacy rules. This is it actually from my side and from the Estonian perspective. Thanks. I would like to give the floor to my colleague in Latvia. Thanks. Hello, everyone. Nice to not to see you, but to have you listen to our webinar here in this snowy day. My name is Zana Ackerman, and I will continue the presentation on the on Article 60 cases done by Latvian Supervisory Authority. So, start with Latvian Authority under Article 60. Latvian Authority has so far been the lead authority in 2 cases. The biggest one of these cases, where the penalty was 150,000 euros, concerned the situation where a Latvian company that was doing retail sales online had not proper data protection documentation in place. Namely, there was a privacy policy, but the privacy policy did not correctly identify the data controller. There was not a complete description of the rights that data subjects could enjoy, and also data subject requests were not processed as required by GDPR. So because of this, after a thorough investigation, Latvian Data Protection Inspectorate levied the penalty in the amount of 150,000 euros. So far, this has been the biggest penalty levied in a case where Latvian authority is the lead authority. But overall we have seen that the Latvian authority is slowly. There is a tendency that the penalties increase. So therefore, we believe in case of another cross-border case where the Latvian authority is going to be the lead authority, high penalties can also be expected. Lastly, this case finished in 2019, so it's not a new case anymore. And then we expect the data controllers are now more aware of their obligations as regards information to data about data processing. And continue, another case where the Latvian authority was the lead authority also is from 2019.
Here, the case did not result in a penalty because the data breach was not so significant. As regards data processing that was done wrongly, there was an online company situated in Latvia where data subject created a profile. And after the data subject deleted its profiles, the company still continued to process the email address because the email address was included in persona non grata list, basically the list of blocked persons. And the Latvian authority established that this also constituted the data processing, and also in regard to this data processing, the company was obliged to honor data subject's request to delete its address. But given as this was an insignificant, let's say an insignificant breach of data subject's rights and did not result in any harmful effects on the data subject, there was no penalty. There was only a warning issued to this company. Moving on. As regards other cases where Latvian authority has been cooperating with other authorities from other countries, the number of the cases is not that big. There have been only 27 cases so far. This is counting from 2018 up to this day. So in the period of 6 years, Latvian authority has been involved in 27 cases that concerned international data breaches or international non-compliances with the GDPR requirements. In most of these cases, when looking through them, most of these cases concern non-compliances in regard to data breaches. That means notification to data protection authorities in all countries. What we see that sometimes the companies, although they inform the data protection authority in their home country, they do not fully inform authorities in other countries where the data subjects are located. Also, there is failure to properly exercise data subjects' rights, such as honoring requests from people from other jurisdictions. And which is unsurprisingly, most of these companies that have been involved in these cases are companies that provide services or sell products as e-commerce entities. So online sellers have to be really careful because their data breaches or any GDPR non-compliances may have international effects, which means that they will have to also work not only with their home authority, but also data protection authorities from other countries. So this is the main takeaway from that one. What we would like to also touch upon briefly, since the cases that have been addressed under Article 60 are not so many, we would also like to touch upon other cooperation initiatives concerning Latvian Data Protection Authority. Unsurprisingly, these mostly concern different aspects on European Union level, such as different working groups that are coming together and working on data protection interpretation. Also activities linked to Schengen Information System, as well as European Union Agency for Judicial Cooperation in Criminal Matters, or the so-called Eurojust, and information exchange and other cooperation with other EU data protection authorities. Most notably, on the Baltic level, Latvian authority works very closely together with Estonian and Lithuanian authorities when it comes to data protection matters. Although there are some differences in the application of GDPR rules across our three Baltic countries, we do see that generally practices seem to align, and authorities do take into account the practices in other Baltic states. So moving on. Yes. More specifically about this cooperation on the Baltic level, there is
there is a general cooperation, regular know-how exchange, regular cooperation investigations, and market surveillance. And also what is interesting is that on the Baltic level, these data protection authorities organized also sectoral monitoring activities with the purpose to overview data processing operation on previously agreed sector. So the data protection authorities actually align their practices as regards important sectors in all three Baltic countries. This is understandable because companies tend to operate, companies that work in one Baltic country very often like to expand their activities and also work in other countries as well. So we have a lot of these data controllers that are operating in all three countries. And this is also recognized by our data protection authorities who like to align their practices and also cooperate in these matters. More specifically, I would like to also give a brief overview of what has been done in the past. In the past, the main focus for Latvian authority in particular has been electronic communications law, the practices regarding data protection officers, and also e-privacy directive. In all three countries, historically, the data protection authorities have cooperated in data breach investigation and complaint handling cases. So these processes also tend to align. Moving on, and then yes, and also this cooperation concerns particularly, as I already said, particularly companies that are operating in all three Baltic countries. And the aim is to exercise preventative action, to find out and to assess any potential threats to citizens' personal data in these sectors that are under mutual surveillance by all three Baltic state authorities. And moving on, yes, and more recently, our authority has also focused on cookie policies and other matters regarding cookies, Digital Services Act, and also aligning their approach regarding online and on-site investigations. So, in brief, this is short overview about past practices regarding focus areas of our authority. They have expressed that also these are the areas where they are seen trying to align their practices across the Baltic level. On the Baltic level, and also these are the practices that these are the spheres where there are most likely going to be also cooperation with the authorities from other states as well. As our authority is looking forward to expand their international cooperation not only on the Baltic level but also in other countries. Yes, and here lastly is another list of the initiatives that were implemented in the very end of 2023. And these are also initiatives that will be important moving forward in 2024. Most important of this is the Data Act, as well as implementation of the NIS2 directive. So the Data Protection Authority has particularly stressed that it will focus on data compliance in these matters. So moving on. Yes, this in brief was the end of my presentation about the Latvian authority and its practices regarding Article 60, as well as international cooperation in general. And I would like to thank my colleagues Samita and Jürgen, and thank you all for listening. So thank you. Awesome. Thank you, Zane. Šis bija ļoti interesanti
izrādās, jā, ka mūsu datu aizsardzības uzraudzības iestādes valstīs ļoti aktīvi sadarbojas un liek arī būtiskus sodus. Bija redzami cipari, kas bija būtiskāki nekā tie, kas bija Gunas prezentācijā par vietējiem mazākiem pārkāpumiem. Un tas, ko es sadzirdēju, ir, ka, diemžēl tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem un īpaši kaut kādiem e-veikaliem ir jāiespringst gan par to, ka ir visās valstīs jābūt visam sakārtotam un tostarp laicīgi jāziņo par personas apstrādes incidentiem, gan arī, protams, digitālo pakalpojumu akcentēt ir uzradies un patērētāja tiesība aizsardzība. Tā kā, ir izaicinoši, bet tā joma arī attīstās un ceru, ka no otras puses nes arī tos augļus no šī biznesa. Lūk, esam tikuši līdz jautājumu sesijai. Tad aicināšu es uzdošu jautājumus kolēģiem no tiem, ko jūs esat iesūtījuši. Es redzu, ka dažus jautājumus, kas bija mūsu šajā te MS Teams rīkā, mani kolēģi jau ir atbildējuši. Lūk, tad mans pirmais jautājums būs Krišjānim, un tas būs par NIS2 direktīvu. Krišjān, saki lūdzu, rezumējot visu, ko tu stāstīji, vai NIS2 direktīva attieksies uz privātiem uzņēmumiem vai tikai uz valsts uzņēmumiem un pašvaldībām? Jā, kā varēja noprast no manas prezentācijas, NIS2 direktīva attieksies arī uz privātiem uzņēmumiem. Gadījumos, ja piepildīsies šie nosauktie subjektu kritēriji, proti šis pakalpojums sniedzējs darbosies kādā no uzskaitītajām jomām vai arī atsevišķos gadījumos, ja piepildīsies šie saimnieciskās darbības lieluma kritēriji. Jā, un vai tad es pareizi saprotu, ka arī uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām arī attieksies NIS direktīva? Jā, attiecībā uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām likuma projekts neparedz nekādus atsevišķus kritērijus, kāds ir piemēram uz atvasinātajām publiskām personām, kas būtu pašvaldības vai pastarpinātās pārvaldības iestādes, kas būtu to iestādes, tad tas vai pašvaldību kapitāla sabiedrības ir šīs NIS2 direktīvas tvērumā ir atkarīgs no tā, vai piepildās šie manis nosauktie kritēriji. Jā, tā tad skatāmies, kas ir likumprojektā rakstīts par tiem kritērijiem, un tas tad ir būtiskākais. Nav svarīgi, vai ir privāts uzņēmums vai valsts kapitāla sabiedrība, uz visiem tas potenciāli var attiekties. Paldies, Krišjāni. Es redzēju, arī bija arī jautājums, kas ir galvenie kritēriji, kur nosaka uzņēmuma atbilstību NIS2 direktīvai. Es ceru, ka Krišjāņa prezentācija to jau ir atbildējusi, jo pēc stāstītā par to, kas tad ir tie subjekti, Krišjāns arī apstāstīja vispārīgi, kādas tad ir tās NIS2 direktīvas, jau attiecīgi Latvijas likumā prasības, kas ieviesīs šo direktīvu. Lūk, tā kā ir jāskatās vienkārši, vai jūs jau to izpildat, ja nē, tad iespējams ir jāveic kādas darbības, lai to izpildu panāktu. Zane, nākamie 3 jautājumi būs tev par datu aizsardzību. Lūk, pirmais jautājums ir, kādas jūsuprāt ir tipiskākās kļūdas datu aizsardzības uzņēmumos un vai ir kādi ieteikumi kļūdu novēršanai? Jā, paldies. Mēs joprojām redzam, ka tipiskākais kļūdas ir tādas, ka uzņēmums nav īsti lietas kursā par visām datu plūsmām, kas notiek uzņēmumā. Piemēram, tipiskākais, kas tiek bieži aizmirst, ja mums ir datu apstrādes politika attiecībā uz klientiem, tad darbinieki un sadarbības partneri kontaktpersonas tiek aizmirsti. Un arī šie dati ir personas dati. Un arī par tiem būtu jābūt aprakstam datu apstrādes politikā, un arī tur būtu jāiekļauj kaut kādos jūsu dokumentos vai saziņā. Piemēram, darbiniekiem varētu būt viņu iekšējā informācijas sistēmā pieejama datu apstrādes politika, vai arī klientu kontaktpersonām būtu, piemēram, līgumā ielikts links ar to, ka starp citu jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo politiku. Tas ir tāds viens lielais valis, ko mēs joprojām ļoti daudz redzam. Otra lieta ir tā, ka ļoti daudz datu apstrādēji tiesiskais pamats ir leģitīmā interese.
Respektīvi, jums varbūt nav datu subjektu piekrišanas, jums varbūt nav arī likumā noteikti pienākums apstrādāt konkrētos datus, bet jums ir leģitīma interese viņus apstrādāt. Un uzņēmumi ļoti bieži aizmirst, ka attiecībā uz šo leģitīmo interesi ir jāvērst tā saucamais interešu samērošanas tests vai interešu balansēšanas tests. Proti, tas ir tāds dokuments, kurā ir aprakstīts izvērtējums tam, ka jūsu tiesības apstrādāt šos datus ir lielākas nekā datu subjekta tiesības, ka viņi datus neapstrādā. Respektīvi, ka jūsu interesi apstrādāt datus pārtrumpos subjekta, varbūt datu subjekta šīs privāta personas vēlme, ka viņi datus neapstrādā. Tas ir raksturīgi tādām situācijām, kur datu apstrāde nerada datu subjektam nekādus riskus, un savukārt jums ir objektīvi nepieciešams apstrādāt šos datus, lai jūs varētu, piemēram, veikt savu komandas darbību vai tam līdzīgi. Tas ir tāda lielākā lieta, ko mēs redzam, un mēs ļoti ieteiktu visus uzņēmumus par to padomāt. Un kā arī gadījumā uzņēmumā tiek ievest kāds jauns process, tad izvērtēt šo procesu arī no datu apstrādes viedokļa. Jo nereti ir tā, ka uzņēmumam ir datu apstrādes politika, bet tā politika, piemēram, nav vērta vaļā kopš 2018. gada. Bet uzņēmuma komandas darbība jau kopš tā laika sen ir mainījusies, ir nākušas klāt kādas jaunas datu plūsmas, kādas vecās un būtu gājušas prom. Un šis dokuments jau faktiski vairs neatbilst faktiskajai situācijai. Tā arī ir tāda lieta, par ko es ieteiktu padomāt. Forši, paldies, Zana. Otrs jautājums ir, kuras ārvalstu iestādes biežāk par paraugu ņem Latvijas inspekcija? Tātad, ko vispār par paraugu ņem mūsu datu valsts inspekcija? Jā, datu valsts inspekcija ļoti skatās, kā jūs pieminējāt, Lietuvu un Igauniju pirmām kārtām. Agrāk, bet tas bija tādām GDPR ieviešanas sākuma posmā, es teiktu, kāds 18. līdz 20. gads, ļoti daudz skatījās arī Lielbritānijas datu aizsardzības iestādi, lai arī mums ir bijis Brexits, tomēr tās datu aizsardzības jomas vēl tik ļoti neatšķirās. Tāpēc arī Lielbritānija mēdz skatīties tagad pēdējā laikā mazāk, un tas, uz ko skatās, ko ņem par paraugu gan tirgu, gan arī, ko es esmu dzirdējis no datu valsts inspekcija, ka viņi arī izvērtē diezgan labprātīgi, ir Francijas datu aizsardzības iestādes prakse. Tā kā, jā, pirmām kārtām Baltija, bet arī Lielbritānija un Francija. Interesanti, jā, ka arī Lielbritānija un Francija, jā, kaimiņu valsts, tas skaidrs, tāpēc ļoti vērtīgi tā prezentācija, ka jūs pastāstījāt par tiem piemēriem, kā sadarbojas. Tālāk ir tādi divi, ir jautājums būtībā par to, par datu valsts inspekciju un ko datu valsts inspekcija darīs un nedarīs. Un mēs, protams, neesam datu valsts inspekcija, mēs nevaram tā noteikti uz to atbildēt, bet mēs ar Zanu varam padiskutēt. Un tas pirmais jautājums bija, ja tu, Zana, zini, vai un kā datu valsts inspekcija plāno aktīvāk izglītot sabiedrību par to, kā novērtēt savu datu likumīgu apstrādi. Un tā bāža ir ietērta otrajā teikumā, ko uzrakstīja viens no dalībniekiem. Šobrīd daudz uzņēmumu ir sajutuši, ka var neievērot noteikumus, jo neviens neko nesaka un nav dzirdēts, ka būtu sodi un arī klienti neceļ pretenzijas. Vai tev ir kāds komentārs par šo? Es teiktu, ka jums ir ļoti paveicies ar mierīgiem klientiem, kas neceļ pretenzijas, jo tas, ko mēs esam redzējuši praksē, ka tieši klientu sūdzības ir biežākais pamats, kāpēc tiek ierosināts lietas datu valsts inspekcijā, un tas, ko mēs redzam, ir, ka tas nereti ieiet ļoti garā, ļoti sarežģītā procesā. Tā labā lieta ir tā, ka datu valsts inspekcijas pieeja arī ir konsultējusi pirms, taču sodi tiek likti, sodiem ir tendence pieaugt, un soda maksimālais apmērs ir diezgan ievērojams. Un tāpēc es ieteiktu, teikt tā, ka datu valsts inspekcija ir ļoti mierīga un īpaši neko nedara, smērā es neteiktu.
Bet es teiktu, jā, ka pilnīgi noteikti, teiksim tā, nākotnē var būt datu valsts inspekcija ir bijusi mazliet lēnāk, bet mēs redzam, ka datu valsts inspekcija arī ir pieradusi jau pie GDPR, ir iestrādājusies, un šīs pārbaudas ir biežākas, izmeklēšanas ir biežākas, un arī sodi, lai arī tādus ļoti apjomīgus datu valsts inspekcija joprojām neliek, tomēr ir jāsaprot, ka arī tad, pat ja tas sods nebūs milzīgs, tik un tā bieži vien sakārtot to iekšējo procesu tad, kad viņš jau gadiem ir palaists brīvsolī, būs diezgan laikietilpīgi, bet tas varbūt arī dārgi, jo var būt nepieciešamība pēc ārējiem konsultantiem, pēc vispārēja datu audita un tam līdzīgi, kā arī visas tās dokumentācijas izstrāde un visas nepieciešamās dokumentācijas atjaunošana, tas arī prasa gan naudu, gan līdzekļus. Par izglītošanu, jā, tas, ko datu valsts inspekcijas biežāk dara, datu valsts inspekcija regulāri publicē savā mājaslapā, tādus īsus padomus datu apstrādes jomā, kā arī rīko dažādus seminārus un webinārus. Neesmu dzirdējis, ka inspekcija plānot kaut ko būtiski mainīt savā pieejā šajā jautājumā. Tāpēc izglītojošās aktivitātes ir, un cik man zināms, tās tiek plānotas turpināt tādā esošā formātā. Bet jā, par sodiem un datu valsts inspekcijas pieeju, lai arī datu valsts inspekcija, kaut arī es tagad domāju par dažām lietām, kur sodi tiešām ir bijuši milzīgi, jā, lai arī datu valsts inspekcija nav tā institūcija, kas sodīs vispirms, tomēr pārbaudas būs ļoti dziļas, laikietilpīgas, un to rezultātā var nākties, pat ja nav jāmaksā lielais sods, var nākties ieguldīt diezgan ievērojams līdzekļus lietas sakārtošanā. Un tāpēc, jā, es ieteiktu ļoti sekot regulāri sekot līdz datu stāvoklim, datu aizsardzības situācijai uzņēmumā. Jā, es domāju, ka šis atbild arī vēl vienu dalībnieku līdzīgi jautājumu, vai un kā noteikti datu valsts inspekcijas pārbaudas vidējiem un mazākiem komersantiem, jo arī tā ir komentārs, ka šobrīd nejūt to vajadzību sakārtot. Un tad, kā Zane teica, jā, varbūt ir paveicies, ka nav neviens atnācis un neko pārbaudījis, bet nevar izslēgt, ka datu subjekts var iesniegt sūdzību un uz tām datu valsts inspekcija aktīvi reaģē. Un, ja mēs runājam par to lietu daudzumu, protams, datu valsts inspekcija fiziski nevar izkontrolēt pilnībā visus uzņēmumus, kas ir Latvijā, piemēram. Bet, ja mēs skatāmies uz 2012. gadu, tad inspekcija pieņēma 16 lēmumus, 12 no tām pārkāpējiem piemērots naudas sods, 3 gadījumos brīdinājums un vienā lietvedība izbeigta. Un kas ir vēl, tātad aktivitāte notiek. Un, protams, ka aktivitāte citreiz notiek, 2022. gadā, es atvainojos, šis bija. Aktivitāte notiek, protams, citreiz aktivitāte notiek tādu lielāku tirgus dalībnieku virzienā, bet nav izslēgts, ka aktivitāte notiks arī mazāk tirgus dalībnieku virzienā, ja tiks saņemta šī sūdzība. Un tāpat nevajag aizmirst, ka datu valsts inspekcija arī piemēro šo konsultē vispirms principu, tāpēc mums ir jābūt pateicīgiem, ka nav ārkārtīgi daudz tie sodi salikt un tiek dot iespēju vēl paspēt kaut ko sakārtot, ja tas pārkāpums ar personas datiem nav bijis ārkārtīgi būtisks. Tālūk. Izskatās, ka vairs jautājumu nevienam nav. Es ceru, ka mūsu webinārs mums bija noderīgs, ka jums ir kāda viela pārdomām. Kaut kādas lietas varbūt mēs jums arī uzreiz atbildējām. Tā kā, jā, ja jūs vēlaties ar mums sazināties, jums būs nosūtīts šīs prezentācijas, un prezentāciju beigās vai sākumā ir norādītas visādas kontaktinformācijas. Tā kā droši rakstiet mums, un lai visiem forša diena. Paldies liels!